Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien divas tēmas nosaukumā es ieliku Kurskas tanku kauja 2.0. Atceraties, otrā pasaules karā lielā kauja pie Kurskas. Šoreiz nebija tik masīvi un tik lielā skaitā, bet tomēr kaut kas tāds, kas šajā karā īpaši bieži netika pieredzēts. Bet, diemžēl, tā nav vienīgā ziņa, jo pārējās fronta pusēs arī notiek kaujas, un, diemžēl, tur situācija ir, es teiktu, pat ne sarežģīta, bet jau kritiska. Bet sāksim ar politiskām ziņām, kuras arī nav īpaši iepriecinošas. Notiek BRICS valstu sanāksmē. Maska to sanāksmi apmeklē daudz vairāk dalībnieku nekā mēs bijām domājuši. Jo, diemžēl mēs redzam, ka Puķins strādā pie tā, lai dabūtu sev atbalstu jebkurā vietā un jebkurā veidā, kur viņš var. Un es domāju, ka galvenā ziņa no BRICS samitam, par ko man būs ļoti interesanti pašam uzzināt, ir es viņu nosaucu Puķins pret ASV dolāru. Un tad mēs redzēsim, kā tā cīņa beigsies un kādi rezultāti šim samitam būs tieši šajā jautājumā. Jo šobrīd Puķins dara visu iespējamo, lai apstrīdētu ASV dolāru kā valstu starp maksājuma valūtu un tad pāriet uz jebkuru citu. Viņš piekrīt arī juaņiem. Un viņš jau maksā, vairāki maksājumi notiek viņam juaņos, un viņš principā grib aizvietot ASV dolāru kā starptautisko valūtu. Pēdējo reizi tāda darbība notika, man liekas, Muamars Kadafi, Lībijas līderis, bija gribējis aizvietot dolāru ar zelta dināru. Mēs zinām, viņam tas beidzās ļoti bēdīgi. Redzēsim, kas tad notiks šajā konkrētajā gadījumā. Tagad pie kaujām. Sākam ar Zaporožģija virzienu. Šeit kaujas notiek šajā sektorā, bet izmaiņas ir ziņotas pie Antonivkas un Kateriņivkas. Un tagad mēs redzam, ka Krievijas armija uz abām šīm mazām pilsētiņām uzbruk gan vienai, gan otrā ūdenskrātuves krastā. Sākam ar Vazdviženku, ar Bagajavlinku. Visu laiku viņu sauca par Vazdviženku. Tātad, kas notika šeit? Atceraties par šo pozīciju. Vakar bija jautājums, no kurienes tad uzbruka Krievijas armija. Tagad ir skaidrojums. Viņi uzbruka šādā te veidā. Un tad, tas, ko mēs redzēsim turpmāk, virzību uz šejieni, un tad mēģinājumi virzīties šeit gar šitiem diviem mežiņiem. Atstājot novārtā visdrīzāk šīs 4 pozīcijas un tad fokusējoties uz šīs un uz šīs pozīcijas. Redzēsim, kā kauja šeit attīstīsies. Šodien nekādu ziņojumu par izmaiņām situācijā nav. Antonivka un Kateriņivka sākās uzbrukumi abās divās vietās. Šeit ziņojums par to, ka Krievijas armija ienāca Antonivkā atbilst patiesībai. Mums ir geolocētā Krievijas armijas vienību darbība šajā te pozīcijā jau iekšā Antonivkā. Un, situācija šeit neizskatās īpaši pozitīvi. Arī Kateriņivkā Krievijas armija pavirzījās uz priekšu, ieņemot šo teritoriju. Un tad, mēs redzam, ka arī šeit Ukrainas armija vajag kaut kādas darbības veikt, jo pretējā gadījumā gan viena, gan otrā apdzīvotā vieta tiks ieņemtas ļoti ātri. Pakrovski virziens šeit ir izmaiņas situācija pie Ļeņidovkas. Šo terikonu Krievijas artilērija apstrādā ļoti spēcīgi, kas nozīmē, ka arī šeit aktīvā kara darbība tūlīt parādīsies. Situācija pie Selidove pavisam slikta. Mēs redzam, nav tā, ka viss ir ieņemts un viss ir beidzies, bet viss attīstās, diemžēl, vienā virzienā. Un parādās pat informācija par to, ka Ukrainas armija saņēma pavēli sākt atkāpšanos no Selidoves. To mēs redzēsim noteikti, jo, ja Ukraina sāks atvilkt vienības no šī pusaplenkuma, un visdrīzāk tas ir tas, ko viņiem arī vajag tagad darīt, tad tas uzreiz tiks atspoguļots situācijā kaujas laukā.
Kaujas pie Hirņiku Kurahivkas nav nekādu jaunumu, nav nekādu izmaiņu. Uzbrukums Kurahave, vai pareizāk sakot, Kurahava virzienā, šeit mums arī ir izmaiņas, diemžēl negatīvās, un vispār Kurahava virzienā sākās interesanta darbība. Pirmā tie ir tāda apdzīvotā vieta Daļņe, Krievijas armija apšauda to ar artilēriju diezgan intensīvi iepriekšējā dienā, un Krievijas armijas droni uzdarbojas aptuveni šajā te rajonā. Un ja mēs paskatāmies, ko tad droni šeit dara, viņi mēģina izolēt Kurahava, lai tad varētu, Ukrainas armijai būtu grūtāk pievilkt apgādes, pievilkt rezerves vienības. Nu, jebkurā gadījumā tas ir tas, ko Krievijas armija šeit grib panākt. Apšaude Daļņē, es domāju, ir uzmanības novēršana, lai Ukraiņi, kuriem šeit, būsim godīgi, ap Kurahave ir labas pozīcijas, lai viņi domātu, ka Krievijas armija mēģina tad ieņemt vispirms Daļņe un tad veikt uzbrukumu Kurahave no vairākiem virzieniem. Jā, tāds variants ir iespējams, bet es domāju, ka Krievijas armija šeit ies frontālajā uzbrukumā un nekādu pārsteigumu mēs te neredzēsim. Tā Leņidivka, kas notika šeit ir apstiprinātās ziņas par virzību uz priekšu Leņidivkā, otrajā jau tagad krastā Krievija-Tariets upē, un ziņojumos parādās nosaukums Širbiņivka. Pagaidām, tam man nav apstiprinājuma, bet rīt noteikti paskatīšos, kur tad ir robežas Leņidivkai, Širbiņivkai, un te mums vēl viena apdzīvotā vieta ir Pitrivka. Un tad jau paskatīsimies, kur tad kaujas šobrīd reāli notiek. Selidova virziens, Krievijas armija šeit nodrošina savus flangus. Atceraties, viņiem bija tāds izrāviens pa ceļu uz priekšu, divas dienas pēc kārtas, pareizāk sakot, divas reizes pēc kārtas. Un tagad viņi paplašina kontrolējumu teritoriju un mēģina nosargāt flangus. Šīs te ceļu krustojums nav ieņemts, vismaz nav apstiprinājumi tam, ka tas ir ieņemts, neskatoties uz to, ka vairāki, tā skaitā arī Ukrainas kanāli, stāsta par to, ka šī pozīcija ir zaudēta. Jā, un tad pie paša Selidavas šeit mēs redzam, tad šim uzbrukumam tad Krievijas armija nostiprina flangus uz vienu un uz otru pusi. Un šeit tas ir paralēli ar uzbrukums pašai Selidavai. Un tad izmaiņas ir arī šeit centrā, nosacīti tā ir šī teritorija. Tad jautājums ir tāds, ko tad Ukrainas armija tālāk darīs, mēģinās veikt spītīgu aizsardzību, vai tomēr mēģinās glābt kaut kādu daļu no tām vienībām, kuras tad atrodas Selidova. Bet šeit jāsaka tā, pēc schēmas te ir vairākas Ukrainas armijas brigādes, ko mēs zinām simtprocentīgi. Šeit ir divas rangeru brigādes, kas ir nosacīti vieglās brigādes kainieki. Viņiem atkāpties būs ļoti grūti, jo visu šo te attālumu vajadzēs mērīt ar kājām. Jebkurā gadījumā situācija šeit gan ir kritiska, un te tāds pretuzbrukums kaut kur šeit un šeit tā kā it kā prasītos, bet, kā mēs redzam, spēku tādam pretuzbrukumam visdrīzāk Ukrainas armijai nav. Virziens uz Kurahave te turpinās, atceraties, vakar bija uzbrukums šitajā te kooperatīvā Raduga. Tagad pa šo te mežiņu Krievijas armija izvirzījās uz priekšu un tad ieņēma šo te pozīciju. Un automātiski visu šī te teritorija pārgāja Krievijas armijas kontrolē. Un tālāk mēs noteikti redzēsim kaujas par šo te pozīciju. Un es domāju, ka arī uzbrukums Kurahave sāksies šobrīd no diviem virzieniem. Protams, Krievijas armija kā parasti mēģinās tad izlavīties šitiem te dienvidiem un tad uzbrukt no vairākām pusēm Kurahave vienlaicīgi. Te ir viens no pozitīvām ziņām tāds interesants video, kur šī ir mums 3. brigāde, 3. brigādes Leopard tanks, Ukraiņu Leopards. Tad šeit iesaistījās kaujā ar Krievijas armijas vienībām un tad iznīcināja 2 vai 3 kainieku kaujas mašīnas. Bet, kā mēs redzam, tas diemžēl nepalīdzēja, un tad Krievijas armija vienalga ieņēma šīs te pozīcijas, un tad tankam nācās atkāpties visdrīzāk uz šeieni, kur viņš arī kopā ar pārējām vienībām turpinās kauju. Časiv Jar, šis te sarkanais bumbulis nav
nav pārspīlēšana, diemžēl, jo tā situācija pie Časvjara izskatās šādi. Krievijas armija aizgāja priekšā gan uz šī te kalna, gan pa Kaļiņivku uz priekšu, gan mežā, gan šajā te rajonā, piedodiet, nepareiza būta bija par mežu, gan šeit mežā, gan šajā rajonā, gan šajā, jāsaka, mikrorajonos. Un, diemžēl, visur viņiem izdevās pavirzīties uz priekšu. Protams, ka šeit ir palikušas kaut kādas Ukrainas armijas vienības, kuras ir ēkās, pagrabos un tā tālāk, bet virzība uz priekšu ir diezgan masīva. Vēlreiz tad atkārtošos uzbrukums Kalnā, uzbrukums Kaļiņivkā, uzbrukums Mežā un šo te divu rajonu ieņemšana. Tas ir tas, kas šeit ir noticis, un tagad Krievijas armija ir aizgājusi līdz šī te pozīcija, kur Ukraiņiem tad jāsāk, šitien ir industriālā zona, un te ir tāda šaurāka vieta, kur viņi varētu tad organizēt to aizsardzību labāk nekā tas viņiem izdevās pie kanāla un pie šiem te diviem mikrorajoniem. Bet, diemžēl, tā situācija tagad ir būtiski sliktāka nekā tā bija kādu laiku atpakaļ. Diemžēl man vajadzēja šeit zīmēt jaunu karti, jo neatspoguļo jau šī karte tad to kaujas darbību un vietu, kur tad kaujas šobrīd notiek. No pozitīvā šeit, ja te kaut ko pozitīvu var atrast, tad Krievija tagad kontrolē aptuveni trešdaļu no Časvjara, tā kā kaujas te nebūtu nav beigušās, bet, tik lielu pozīciju zaudēšana vienā dienā, to par kaut kādu labu situācijas attīstību jūs, protams, nevarat nosaukt. Virzamies tālāk, Līman šeit arī nav pārspīlējums, pie Novosadove Krievijas armija uzbruka divos virzienos, no Ņevske, no augšas un tad no austrumiem. Kā rezultātā tad tika ieņemta Novosadove, un attiecīgi šī te kabata krita automātiski. Un tā tas izskatās no otras puses, tas, ko mēs tagad redzēsim tālāk, un jau par to ir ziņojumi, ka Krievijas armija virzās uz Ķerni. Un šeit atkal aktivizēsies šitie, atcerieties, šeit bija 4 meži, un tad atkal tagad izmantojot šos mežus, Krievijas armija tagad uzbruks Ķerni. Un paralēli ar to mēs redzēsim viņu aktivizāciju šajā virzienā uz Zarečna un Torske. Un tad, principā, Krievijas armija turpina darīt to, kas viņiem padevās šajā rajonā. Un Ukraiņiem steidzīgi ir jāatrod kaut kādu pretindi, jo pretējā gadījumā vēl nedēļa divas un kaujas jau būs pie Zarečna un Torske. Un tad arī visas šīs pozīcijas tiks zaudētas un tālāk sekos uzbrukums Limanam. Kupjanskas virziens, arī šeit, diemžēl, tas nav pārspīlējams. Pie Lazove ir uzbrukums diezgan lielā, plašā frontē. Tas izskatās aptuveni šādi. Uzbrukums gāja no Novosiļevskie, no Stilmahivkas, no Mesažarivkas un no Andriivkas. Un, principā, Krievijas armija šeit praktiski ir izgājusi uz Luhanskas apgabala robežām, arī iegājusi iekšā Harkivas apgabalā, un viņu mērķis šeit ir Lazova. Tā kā šeit, principā, notiks tas pats, kas notiek uz Žiribiec upes, šitien te lejā uz Novosadove. To pašu tad Krievijas armija tagad darīs arī ar Oskolupi. Jo šeit visu Žiribiec upes krastu Krievijas armija jau kontrolē. Tā kā, situācija šeit arī ir kritiska. Pozitīvais kaut kas no Kurskas apgabala, tad šeit iet smagas kaujas par Ziļonī šļah, principā par visu šo te rajonu. Un tad pa pārējām vietām, principā, nav nekādu būtisku ziņojumu. Un kas šeit notika? Šeit notika smaga tanku kauja. Tas viss sākās ar Ukraiņu, šeit mūs filmē 36. jūras kājnieku brigādes dronu grupa, bet uzbruka šeit 47. brigāde. Atceraties, atkal tā pati brigāde, kura karo jau sanāk kā pusotru gadu non-stopā. Un tad viņi ienāca iekšā, uzbruka no dienvidiem. Ieņēma Ziļonī šļah, ieņēma Ivaņivku, turpināja virzību uz priekšu,
Tad parādījās šī grupa no ziemeļiem. Tad Krievijas armija ziņo, ka viņi atsita gan Novoivaņivku, gan Ziļonī šļah. Visdrīzāk tas gluži tā nav. To, ko mēs tagad zinām precīzi, tad Ukraiņi kontrolē aptuveni šo teritoriju, un viņi ieņem aizsardzības līniju šeit. Ja jūs atcerēsieties, es te zīmēju tās līnijas, kur jūs varat noturēt pozīcijas, kur nevarat. Šī ir viena no tām pozīcijām. Tad visdrīzāk tas patiesībā atbilst patiesībai, ka Ukraiņi ir nostiprinājušies šeit. Un principā visa teritorija Ziļonī šļah un Novoivaņivka ir pelēkajā zonā. Šobrīd nav precīzas informācijas, kurš ko un kur kontrolē. Attiecīgi, ja šeit ir pelēkā zona, tad šī zona paliek pavisam pelēka. Visdrīzāk tas, ko mēs redzēsim smagas kaujas par šo te rajonu vēl atlikušās pāris dienas šīs nedēļas, jo Krievijas puse noteikti mēģinās turpināt savu uzbrukumu gan no šejienes, lai pabeigtu Ukrainas armijas vienību aplenkšanu, kas atrodas šeit. Ukraiņu uzdevums attiecīgi to nepieļaut un kā minimums ļaut šitām te vienībām atkāpties, kā maksimums, es domāju, viņu pozīcija ir atjaunot pozīcijas, šeit atjaunāt pozīcijas, šeit iespējams ieņemt Ļubimavku un Tolstī Lug, un tad mēģināt spiest pretinieku tālāk. Bet, kā viņiem tas izdosies, to mēs redzēsim nākošajās dienās, un par to es jums kā parasti pastāstīšu rīt. Šodienai tas man ir viss. Kurskas tanku kauja, kaut kas tāds, kas nebija pieredzēts jau ļoti, ļoti sen, un ļoti reti mēs redzam šajā te karā. Bet tas ir vienīgais reģions, kur šobrīd Ukrainas spēkiem ir kaut kādi panākumi. Citās frontes sektoros, diemžēl, situācija ir būtiski pasliktinājusies. Cerēsim, ka nākošā diena mums nesīs kaut ko pozitīvu, un Ukrainas armijai izdosies stabilizēt situāciju pārējos frontes sektoros. Tas patiešām šoreiz tagad jau patiešām ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz